ir ienākušas ziņas, ka jūs te nodarbojaties ar sutenerismu. Vai jums prāts? Man ir oficiāls iepazīšanās portāls. Ja vien aiz tā neslēpjas maskēta prostitūcija. Bet jūs taču varat to pārbaudīt. Par pārbaudi es nekādu naudu no jums neprasīšu. Lūk, te ir vientuļas meitenes, kas vēlas nopietnos precību nolūkos iepazīties ar labi audzinātu vientuļu vīrieti. Jūs taču esat labi audzināts. Jā, esmu. Vientuļš esat? Jā, ļoti bieži. Tātad jūs pilnībā atbilstat visām prasībām. Un jums jau pārbaudītā meitene nav jāprec. Vēl jau vairāk tāpēc, ka gribat tikai pārliecināties, vai šeit nav prostitūcijas, pildāt amata pienākumus tā sacīt. Jums laikam taisnība. Tātad jums atliek tikai izvēlēties, kuru no šeit redzamajām meitenēm jūs gribat pārbaudīt kā iespējamu prostitūtu. Ziniet, nav nemaz tik viegli izvēlēties. Varbūt šo? Jauki, Etelfrīda. Tūlīt nokārtošu jums satikšanos. Tikmēr uzgaidiet blakus istabā. Etelfrīda, glāb mani! Uzradies policists! Grib pārbaudīt, vai aiz mana iepazīšanās portāla neslēpjas prostitūcija. Pārbaudē viņš ir izvēlējies tevi. Tad, īpaši pacenties un neprasi no viņa naudu. Es vēlāk tev par to atlīdzināšu, ok? Paldies tev. Gaidu. Policista kungs. Jums taisnība. Tik brīnišķīga meitene, nekādi nevar būt prostitūta. Tad aizdomas no manis tiek noņemtas? Negluži. Šī meitene nav prostitūta. Bet kā ar citām? Varat nākt viņas pārbaudīt kaut katru dienu. Tad es pienākšu rīt. Policista kungs, tagad jūs visas esat pārbaudījis un pārliecinājies, ka neviena no viņām nav prostitūta. Ziniet, par dažām man tomēr ir radušās aizdomas, un tās es vēlētos pārbaudīt vēlreiz.